Vai mēs varam teikt, ka basketbols tieši šobrīd piedzīvo tādus savus, pēc neatkarības atjaunošanas labākos gadus? Nu, kopš neatkarības atjaunošanas pilnīgi noteikti. Jo, teiksim, tas labu spēlētāju kvantums, kas mums šobrīd ir, ka mēs varam faktiski jau 2 izlases nokomplektēt, kuras var ļoti veiksmīgi cīnīties. To jau rezultāti parāda. Ja, un tieši tas spēlētāju skaits un tas, kas notiek ap valsts vienību. Ja, tādā ziņā pilnīgi noteikti, vai tas ir labākais laiks Latvijas basketbola vēsturē, tas laiks jau ir grūti salīdzināt. Dažādi apstākļi, dažāda motivācija, dažādas sacensības sistēmas arī. Ja, tāpēc, teiksim, nenoniecināsim 50. gadu beigas, kad ASK vinnēja faktiski ar latviešu sastāvu, vinnēja Eiropas kausu, vinnēja pēcreiz Tautas Spartakiādu, kas bija stabili tādā Eiropas čempionāta līmenī toreiz, jo konkurenti nebija tik stipri, ne Spāņi, ne Itāļi, ne Serbi. Ja, tā nosacīt runājot, protams, tas 50. gadu beigas, protams, sapņu komanda 35. gads un tā, bet viss nelēmas ceļās no salīdzināšanas. Ja. Šobrīd mums pamats lepoties un priecāties ar to, kas ir, ja, un to arī darīsim, izbaudīsim šo brīdi. Tieši tā, mēs te esam studijā daudz ko salīdzinājuši arī šīs sezonas laikā, to mēs šodien nedarīsim, bet tomēr, kāpēc basketbolam ir izdevies saglabāt to popularitāti? Es gribētu teikt arī to, laikam ejot arī to interesantumu, kas ir bijis paudzēs, vēl iepriekšējās paudzes, arī pēc neatkarības atjaunošanas. Tie gadi, ko es atceros. Ja. Tas basketbols vienmēr ir bijis skaļš, viņš ir bijis interesants. Lai piedod citi sporta veidi, tie starta gadi, jo pats pieminēja to pašu volejbolu, vai ne? Hokejs ir aizgājis, tomēr es gribētu teikt, mazumā, tādā arī vietējā mērogā, vietējā tirgu viņš ir aizgājis mazumā. Kāpēc basketbolam ir izdevies? Kas ir tam pamatā? Es domāju, ka tas ir cilvēciskais faktors. Personības atsevišķi cilvēki? Tas ir personības, jo tas, kas notika, teiksim, 80. 90. gadu mijā, ja, lai ko runā par Valteru un par viņu veikumu, viņu pretrunīgo dabu un to, ka viņš ar vienu roku ceļ, ar otru jauc nost, ja, un tur daudzos no tiem apgalvojumiem ir daļa taisnības, ja? Bet tā pašā laikā tā viņa rosība palīdzēja basketbolam saglabāties visgrūtākajā, vismalnākajā laikā, 90. gadu sākumā, ja, kad naudas nebija nekam, ja, tā skaitā arī sportam, tādai sporta sistēmai nebija, bet basketbolam bija. Ja? Un toreiz arī, protams, tagad var teikt, ka tur bija dažādi izcelsmes nauda un nevienmēr viņi tika liederīgi izmantot. Un, tas viss tur tā, ja, bet tas katls visu laiku vārījās. Un, tā kā var teikt, es uzskatu, ka hokejā viss, teiksim, Dinamo panākums savā laikā sakni bija tas, ko Viktors Čihanovs izdarīja, kādu vilni viņš sacēla, kā viņš iekustināja to latviešu publiku, latviešu vecākus, kur veda un joprojām laikam turpina vest savus bērnus uz hokeju un ieguldoties milzīgu enerģiju un naudu. Ja. Tāpat, teiksim, basketbolā ir bijuši 60. gados, teiksim, tas bija Tālvalds Petersons ar savām idejām. Ja. 70. gados tas bija piedzima tā VF spēlētāja paudze, kuri bija, teiksim, ne tikai labi basketbolisti, bet arī spilgtas personības arī ārpus laukuma. Valters, protams, kā spožākais basketbolists, bet turpat bija Vils Krištopāns, lai ko es, teiksim, domātu par viņu kā par politiķu un tā, ja, bet cilvēks ar lielu vilkmi. Ja. Un tā pašā laikā 90. gados viņa jau atdeva atpakaļ basketbolam daudz ko, ja sakārtojot kaut kādas lietas, atrodot saikni ar tām lietišķajām aprindām ar topošajiem uzņēmējiem. Ja. Mākot grozīties tajā visā. Jā. Tā kā es domāju, ka valda nopelna šai ziņā vēl joprojām par viņu tur smaida un pasmaida, ja, bet es domāju, ka viņa nopelna joprojām nav īsti novērtēta. Viņš ir pelnījis zinām pieminekli par to, ka veikumu 90. gados. 90. gads arī laiks, kad Valdis savā ziņā iesaistās arī vienā projektā kopā ar tevi. Žurnāls Sporta pasaule. Bija kopā ar Māri Šmitu, Juri Visocki, ja? Pareizi? Jā. Kas tas bija pa veidojumu tāds?